teiksim, kas būs tās iespējas tiem, kas varbūt daži pat aizbēguši uz Brazīliju? Kādas iespējas, ko viņi varēs te darīt, teiksim, pa nākošiem gadiem? Kāpēc viņiem vajadzētu atgriezties? Ne tikai, teiksim, patriotismu, kā jums, teiksim, dziļi sirdī iedegās patriotisms, bet šie cilvēki varbūt meklēs tieši to materiālās iespējas, nākotnes izveidas un tā. Es domāju, ka īstenībā Latvija ir lieliskas iespējas. Jā, biznesiem, starp citu. Jo šeit visas izmaksas salīdzinoši ar Eiropas Savienības citām valstīm, rietumu, kā Zviedrija, Somija, Vācija un tā tālāk, visas izmaksas šeit ir lētākas. Tā skaitā algas, elektrību, nodokļu slodzi arī ir mazāk. Bet tādi ir diezgan lielas iespējas, ja cilvēki grib taisīt savu biznesu šeit. Lai arī ir ļoti lielas iespējas lietot Latviju par koridoru, par eksporta koridoru. Tas arī ļoti lielas iespējas. Ir ļoti lielas iespējas arī, ja cilvēki grib, piemēram, vienkārši mācīt valodas. Arī ir ļoti labas iespējas. Īstenībā ir tā, Latvija ir praktiski gatava uz jebkuru ekonomisku aktivitāti. Vienkārši vajag investorus un tā tālāk.